Tur pretī Itālijas vārdsargs Ilārija Girardi tikus galā ar 17 Latvijas metieniem. Tikmēr Līga Miljoni iesāka Latvijas izlases uzbrukumu. Pati viņi tur kontrolē ripu. Tagad atspēlē to pārniecei, seko piespēle vārtu virzienā un vārti! Atrod ripu ceļu vārtos. Maina ripu savu slīdējumu virzienu un atrod tā ceļu pirmo reizi Itālijas cietoksnī un šķiet, ka pie pirmā vārtu gūma šajā turnīrā ir tikus Agnes Apsīte. Redzēsim atkārtojumā šo epizodi. Lai vai kā uz tablo ir iededzies 1-0. Arī pārējās meitenes teica apsveikt vārtu autori. Redzam atkārtojumā šo vārtu guvumu Miljonu piespēlē. Ripu vārtu priekšā un Apsīte pielika nūju. Sākotnēji man šķiet, vismaz no mana rakursa, ka ripa ieslīdēja vārtos.